Ir rudens, zelta rudens, lapas paliek dzelteni. Esam Bauskā. Pēc manām domām vienā no perspektīvākajiem lielo līdakļu vietām. Citi varbūt nepiekritīs, nu Bauskā tādas ir dažas. Šī ir viena no tām. Vieta ir diezgan skaista, ainaviska. Šodien solās būt silta, saulaina diena. Bez vēja, varbūt ne paši labākie laikapstākļi, bet priekš rudens es domāju, ka būs ļoti labi. Esam ar Admirāli, man kuģi, pie kameras Kirils. Mēģināsim. Posms nav liels, kur brauksim. Domāju, nobrauksim 3 reizes. Pāris stundas. Tev skatīsimies, kā būs. Nu, kaut kam vajadzētu būt, vai būs tas metrs vai 10 kilogrami, pagaidām vēl nezinu. Tātad šodien makšķerēsim praktiski uz lielajiem mānekļiem, galvenokārt džerki. Šī gadījumā šis ir basteri džerks. Un lielos mānekļus, lielās gumijas zīves, šī ir vestim 30-niece. Šatīs, laikam, ja pareizi atceros. Daudz domā, kad līdakam lielie mānekļi ir par lielu, bet ticiet man, šādi izmēri līdakļi jāpēd šādi izmēri mānekļi. Viņas uzbruk praktiski visam, tā kā nekad nekas nav pa lielu, sevišķi rudenī. Tātad upē ūdens ir diezgan zems, manuprāt, tas ir pat labi. Tos divi būs vieglāk atrast. Šādi lēnāk garām mēs plūdīsim pa straumi. Ar īpilotu apstāsimies uz ankuru, kad vajag. Ļoti parocīgi arī šajās mazajās upēs. Es iesaku visiem arī uz savām mazajām gumijas lēvām nepažēlot naudu un nopirkt un uzlikt īpilotu, jo ir sevišķi rudenī, kad jāceļ ankurs un visu laiku salst rokas. Tas ir nepatīkami. Arī īpiloti ir krietni patīkami un tu vari nopauzēt, kad un kur vēlies. Ļoti ērti arī mazajās upēs. Nobrauksim sākumā pa vienu pusi, pa otru pusi. Tad cik zīves tu prognozē? Es saku, ka būs 3 zīves. Es saku, ka būs 2. Es saku, ka būs 3 zīves, kad viena būs vismaz 80 centimetri. Nu, gribētos jau to metru. Rudens metru. Ir diezgan liels potenciāls arī viņu noķert, bet bija trofīt nācis pakaļ. Tieši ieķērās zālēs, izvilka ārā un aizskrēja. Nebija nekāds milzis, bet no vismaz kaut kāda dzīvība. Zinu, pagājuši gadu šeit, rudenī, noķēra 10-nieci. Tā, ja? Jā, čaumiņš. Ik pa laikam es dzirdu 5, 10, 7. Vai viņa atgriezās ūdeņos? Es domāju, ka lielākā daļa neatgriežās. Joprojām makšķernieki, es nezinu, sevišķi šajās mazajās pilsētiņās, kur ir maz ūdens, ka tās lielās līdakļas vajadzētu tomēr laist vaļā, jo viņas ir tik, cik ir, un makšķernieki ir ļoti daudz. Sevišķi mūsdienās visiem ir laivas, visiem ir mašīnas, un visi braukā viens un tos pašus posmus, un zīves ir tik, cik ir. Ja ir tās zīves, es saprotu, ka var tur paņemt kilo, 2 kilo, 3 kilo, bet paņemsim tās pašas 10-nieces un nevajadzētu vest mājās. Labāk smuki safotogrāfē, pat ja tu esi viens laivā, vienmēr, gandrīz vienmēr tu kādu atradīsi krastā, tu vari to zivu pavest sačokā, lai tevi nofotogrāfē. Vai nofotogrāfē viņu pats laivā un atlaid.
Kādam citam būs iespēja viņu noķert, varbūt pēc pāris gadiem viņi būs lielāki. Viņi varēs iznārstot, radīt pēcnācēju. Un pašiem pēc tam nebūs jāsūdzās, kad nav zivju, ko noķert. Tās ir mans viedoklis par zivju paturēšanu. Rudenī, manuprāt, ļoti svarīgi meitiens vilkt mānekli līdz pašai laivai. Nu, protams, ja nav zāles, tad iet uz zālēm. Līdeks varbūt ir nedaudz lēnāks un viņas iet pakaļ. Personīgi lielākās līdeks un ir paņēmušas rudenī tieši pie pašas laivas. Es domāju, ka šeit, šī gabaliņā, mēs iegūsim pirmo zīvi. Ja nē, tad jāsāk nedaudz uztraukties. Nu, it kā mums vēl ir 2-3-4 stundas laika kaut kur līdz mūsu tam ieplānotajam laikam, bet dienai iesilsto. Vajadzēs nekus paņemt līdzi. Kad mēs braucam makšķerēt, 70% par ko tu runāji ir tas, ko tu gribētu un vēlētos apēst. Tu reāli visu laiku jāpo par ēdienu. Bet tas īpaši uz ūdeni, man gribās ēst visu laiku. Mēs tagad forši makšķerējam, tev jāfilmē, jāstrādā. Viss, par ko domā, ir tikai kā paēst. Tev nekad tas nav licis aizdomāties. Pagaidām makšķerējam kādas 2 stundas kaut kur sanāk. Nu, jau esam pārbraukuši arī pāri. Labā. Ir zivs, aizgāja. Nē, ir joprojām. Ir. Nekas dišs, bet ir zivs. Tās nesmuki ieķērusies. Bet mēģināsim viņu kaut kā draudzīgāk atbrīvot, neņemot laivā. Skatītājiem būs grūtāk parādīt, bet izstās, kad zivs labā. Nav labās viņas ir, kad acī nav. Bet ir nesmuki sānos. Nu, kaut kā tā mēs negribējām. Es negribēju viņu celt laivā, jo āķi bija bišķi nesmuki un labāk. Mērs tas noteikti nebija. Paturēt, es viņu nebūtu paturējis, tad labāk viņai būs šādi. Nu, sanāca tā nesmuki ieķer, bet bieži ir tā, ka mazajām zivīm ir ieķerās tieši nesmukāk nekā lielajām. Nu, pirmā zivs. Tieši ieslēdzām kameru un sanāca. Vismaz nebūsim bez zivīm. Bet redziet, tie, kas saka, ka mānekļi pa liela. Māneklis ir 15 vai 16 centimetri un līdeka bija kad 45-50 labākajā gadījumā. Tā kā mazās līdekas arī ēd liels mānekļus un viss notiek. Nevajag baidīties no lieliem mānekļiem. Kur te pat priekšā noliec uz zivsplīti, noķersim arī viņu. Ir. Šī jau ir bišku labāka. Mums vajag ankuru. Šī jau es teiktu, kad ir mērā. Šo mēs varam paņemt, mēģināt bez sačaka. Leks nevajag. Sačaku mums viņai nevajag.
Lai viņi bišķi aiztais mutīti. Nāsim kaut kā viņu slugāt paģem. Jābūt uzmanīgam gan ar zīvi, gan ar sevi. Jo, nu, ja viņa aiziet, nekas traks. Zivs nav liela. Nu, lūk. Smuklīdis viņa ir mērā. Nekas gigantisks, varbūt tā, kur saulīte. Tālūk, smuklīdaka, mēģināsim atbrīvot. Man patīk āķēt ārā, tad, kad zivs ir ūdenī, vai vismaz sačakā. Un lūk, zivs ir prom. 2 zivis praktiski 5 minūtēs. Šī jau bija bišķi labāk, šī varbūt bija kādi 55, 57, 58, maši 60. Kaut kā tā. 2 stundas. 2 stundas, 2 zivis. Un mēs esam arī nobraukuši praktiski to, ko es gribēju, lai mēs nobraucam. Jo tālāk sākās seklums te galā. Un tur vairs nav jēga braukt. Nometīšu ankuru. Pamētāšu. Nobrauksim šitā, tad brauksim atkal uz augšu un tad pa otru pusi. Pusi esam nobraukuši. Tagad esam atbraukuši atpakaļ, bet ne līdz galam atpakaļ. Vienkārši gabaliņi atpakaļ. Un mēģināsim nobraukt otru pusi. Bet es domāju, ka tagad visu garumu mētāšu ar gumiju. Šis ir tāds standarts bigbeitam. Spotted bullheads. Pikšets ļoti sakos, ļoti iznīcināts, kā jau jūs redzat. Tā kā, ja gribat sākt ar lielajiem mānekļiem, tad ieteiktu tādu. Es čilēju, motors čilēju, Kirills čilēju. Kirills izsalots. Pastāst visiem, kad gribēs. Tā kā jā, atgādinu vēlreiz visiem, piesakojiet YouTube kanālam. Mans īpaši neko dzīvē nedod, tikai patīkam sajūta ap sirdi, ka kāds varbūt grib man redzēt. Jā, pa lielam. Nu, es nezinu, es arī, kad skatos, piemēram, citu cilvēku video, kas liek video, un man patīk, un kad es meklēju ar senāk. Ir ceļš atceros, kad es pirmoreiz braucu uz Somiju, un es meklēju informāciju, un nebija, un tad Armandam Ērglim bija kaut kādi pirmie video no Somijas, un es domāju, jibais, cik krūti. Un kad es sāku ar bigbaitu, kad tas vēl nebija tik populārs, tad arī meklēju pirmos video. Un tagad video ir daudz, bet senāk nebija. Un tie cilvēki, kas lika pirmie, baigie maleči. Tā kā varbūt mani video kādam arī noderēs. Varbūt kādam baušķiniekam, kurš nezin, kur braukt ķert zivis. Man jāizvēlās būtu, tad šāda veida makšķerēšana upītēs ir labāka nekā laisties, pieņemsim, no punkta A uz punktu B. Un, prāt, starpās ir ļoti daudz vietas, kuras nav jēga makšķerēt. Un tad labāk atbraukt uz konkrētām vietām un palikt viņās pēc iespējas ilgāk. Nobraukt pa strāvu, uzbraukt atpakaļ, nobraukt pa strāvu, uzbraukt atpakaļ. Jo starposmos, tur sēkļos, kur ir ļoti zāļens, es uzskatu, ka nav nemaz baigā jēga makšķerēt. Puslaiku pavadi vietās, kurās visticamāk esi tikai tu. Bam! Tā nozīmīga, jā.
Tuns ar mazajām ziltiņām. Kintī, 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 kintī! Smuka zivs, laba zivs. Mēģināsim viņu atbrīvot. Nevis atbrīvot, bet atbrīvot viņu, protams, sačakā. Tad parādīt, jo, nu nezinu, šī ir savi pāris 3 kilogrami noteikti. Pēdusi diezgan, bet es domāju, ka ne tik traki, lai viņai nodarītu sāpes lielas. Ar sietiņu bišku virs 6, kad 6,200. Sietiņš ir kādu kilo, ar kaut ko nosvērsim, pasīsimies. Hopā! Nav peldi. Paldies, sorry, ka bišku pamocījām. Es domāju, ka viņai nekas slikts nenotika. Vienīgais varam palīdzēt, varbūt tos šaunu mākas bišķi sakārtot. Bišķi pamocījām, bet, nu, es domāju, ka viņai viss būs normāli. Viņam laivas bišķi pašķīdos. Super, super. Es teicu, es Kirilam tā arī teicu, kad būs viena zivs un 5 kg. Jānosver, cik sver sačuks, jo ar sačuku bija 6, kādi 200, 6, 300. Tur varam pastīties, cik būs sačuks vienkārši. Pusotrs, nu kādi 4, 800 bija līdāk. Nu nepilni 5. Nu metrs tur nebija, viņi bija 90 ar kaut ko. Bet priekš Bauskas, priekš šīs vietas, manuprāt, tas ir super. Es ceru, ka zivtiņai viss būs kārtībā. Tas āķis bija bišķi tā nepateicīgs. Es pat teiktu, ka viņš sliktāk nāca ārā nekā vajadzētu nākt. Žēl par to vienu žauniņu, bet, nu, es domāju, ka zivs izdzīvos. Un nostrādāja kā jau veterāns, spotted bullheads. Tā kā droši cilvēki, nebaidieties, ja gribat ķert lielas līdakas, arī pat salīdzinoši mazās ūdenskrātuvēs, lieciet lielas mānekļus. Turpināsim, gan jau būs vēl kāda. Kā jau mēs tikko runājām, diena bija slikta, un kā es teicu iepriekš, viena zivs viss var izmainīt, un tā arī bija. Atliek vienu zivi noķert, nu labi, šī gadījumā ir jau 3 zivis, bet trešā zivs bija tā, kas nomainīja no vidēji sliktas dienas uz labu dienu. Ja noķertu vēl vienu lielāku, tad būtu izcili. Bet tas jau būtu pārāk mankārīgi. Komentāros arī varat ierakstīt, kā jūs domājat, kura ir labākā līdakvieta Bauskas rajonā un vai arī Latvijā. Es zinu, ka daudz teiks, vai Nolūksnes ezers, Babītes ezers. Varbūt kāds zina kādu ne tik populāru, kur varētu aizbraukt pamēģināt noķert lielo līdaku. Tā kā tā. Drīz jau griezīsimies riņķī, te jau vēl kādu atvadu vārdu pateikšu pie kāpšanas ārā no laivas. Copi diena beigusies, esam krastā, nomakšķerējām, ja nekļūdos, 5 stundas, plus mīnus 5. Un kopumā 4 copis, 3 zivs. Lielākā ap 5 kg, nu plus mīnus 5. Pārējās krietni mazākas, bet nu tā lielā bija. Gribējās bišķi lielāk, cerēju 10, bet nu 10 laikam nākamreiz.
Kopumā diena izdevusies, skaista diena, viss bija labi. Tiekamies varbūt vēl vienā Līdaku video šo sezonu, un pēc tam jau, es domāju, būs ziemas video visticamāk Somijā. Tā kā, ja gribat redzēt vēl vidīkus, piesakojiet, atbalstiet mani, atbalstiet Kirilu montēšanā un filmēšanā, mani makšķerēšanā. Tā kā tā, viss, čau!